7 gadus atpakaļ Rīgā, kad apkārt vēl bija naidnieka karavīri. Pirmo reizi teātrī koris dziedāja Dievs svētī Latviju. Tā bija pirmā diena, pirmā reize uz himnēm. Ko jums nozīmē šodien godināt savus novada cilvēkus? Tas nozīmē izcelt gan tos cilvēkus, kuri ir šogad sasnieguši labus rezultātus gan sociālajā dzīvē, gan ekonomikā, gan tas ir gandrīz vai nominēt katru Krāslavas iedzīvotāju par mūsu kopdarbu, mūsu pilsētas labā. Tas laikam ir tāds patriotisma varbūt moments, kad tu tiešām novērtē cilvēku darbu un arī pats tiecies uz to, lai būtu novērtēts. Un tādi pasākumi kā valsts svētku svinēšana noteikti svarīgi. Katrs darbs, katrs ieguldījums ir jānovērtē. Un es uzskatu, ka šāda veida pasākumi Krāslavā, Krāslavas novadā ir ļoti, ļoti nepieciešami, lai cilvēki, kas ieguldās gadiem, arī savu mūža darbu veicot, tiek apbalvoti un pateikt viņiem lielu paldies. Kāda cilvēku stāsti šajā pasākumā visvairāk jūs iedvesmoja un aizkustināja? Katrs stāsts ir īpatnējs, katrs stāsts nes ļoti garu vēsturi un ļoti daudz enerģijas, resursu, kurus cilvēks ir izlicis sabiedrības labā un sasniedzis arī rezultātus. Un kopumā katrs nominants ir nopelnījis vairāk nekā uzslavu, jo tā ir ne tikai iekšēja sociālā uzlabošana, bet arī Krāslavas popularizēšana. Un tas ir lielisks piemērs katram Krāslavas iedzīvotājam rīkoties, jo tikai kopā mēs varam sasniegt vēl vairāk. Mācīties var no katra un iedvesmu ķert, ja tā drīkst teikt, mēs varam no katra cilvēka, jo katrs mums ir spējīgs kaut ko iemācīt. Kāpēc jūsuprāt ir svarīgi godināt cilvēkus, kuri ieguldās savā kopienā? Pirmkārt, šis pasākums ir īpašs ar vienotības sajūtu, ja mēs zinām ne tikai valsts svētkus, bet arī katrs savus svētkus dzīvojot šajā valstī. Otrakārt, ir lieliski redzēt savu līdziedzīvotāju panākumus konkrētajā sfērā, konkrētajā dzīves lietā, kā arī redzēt mūsu ieguldījumu tādā jomā, cilvēkos, jauniešos. Un tas arī rada gandarījumu tam cilvēkam, ka viņš ne tikai pats apzinās savu novērtējumu, bet arī tavi līdzpilsoņi to atbalsta un tu gūsti palīdzību un tādu iedvesmu turpināt, nepadoties. Un tas mudina visu kopienu, visu Krāslavas pilsētu darboties. Jo tie ir cilvēki, tā ir daļa no mums, kuri ir veidojuši šo sabiedrību, šo kopienu un padarījuši to labāku. Kā ir dzīvot tik tuvu robežai? Noteikti varu teikt, ka esmu priecīga, ka neskatoties uz to, ka mēs esam tik tuvu robežai, ir pilsēta Krāslava, kurā tiek svinēti šādi svētki, tiek svinēti un godināti cilvēki, kuri ir dzimuši šeit, darījuši labu un dara labu mums, Latvijai un Krāslavas novadam. Strādā no sirds, tad tu pārsvarā domā par darbu un par to, lai padarītu savu darbu labi, nevis par problēmām, kuras skar pierobežu. Es atbildētu tā. Ko jums nozīmē saņemt apbalvojumu tieši no Krāslavas novada? Man tas nozīmē ļoti, ļoti daudz, jo Krāslava tā ir mana pilsēta. Šeit ir pagājis viss mans mūžs. Te es sāku strādāt, varbūt ne pašā pilsētā, bet Krāslavas novadā. Bet 41 gads ir tiešām pagājis Krāslavā, vienā skolā, Krāslavas pirmajā vidusskolā, Krāslavas gimnāzijā, pa vidu bija vēl Krāslavas pamatskola. Un tiešām šeit pagājis viss mans mūžs, te es piedzimu, te es uzaugu, te es gāju skolā, te pagāja mani darba gadi.
Tā kā man tiešām tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka to ir novērtējuši pirmkārt kolēģi, krāslavieši. Man tas ir ļoti, es jūtos ļoti pagodināta un novērtēta. Grūti atbildēt uz šo jautājumu, bet tiešām tas bija tāds gan pārsteigums, gan prieks, ka to, ko es daru, tas atrod ceļu, bet atrod to ceļu tieši cilvēku sirdīs, un tas man ir ļoti svarīgi. Protams, ka strādājot un ejot uz priekšu, nekad par to nedomāju, bet, protams, tad, kad saņēmu to vēstuli ar aicinājumu, protams, ka tā bija prieks. Paldies visiem cilvēkiem, paldies visiem, kas mani atbalsta, paldies manai ģimenei un, protams, paldies Dievam, ka viņš vienmēr ir klāt. Es vienmēr jūtu to Dieva roku visos savos darbos, domās, un tāpēc laikam arī nāk tas prieks par to, ka to, ko esmu darījusi, tas arī saņēma arī atzinību cilvēku sirdīs. Kurš brīdis vai notikums jūsu darbā bija visnozīmīgākais? Tā es nevaru atzīt. Bērnība ir ļoti nozīmīgs brīdis, tad, kad vecāki ir ielikuši tos pamatus, uz kā šobrīd veidot tālāko savu darbību. Ja, jo tiešām mēs nākam no bērnības, un tur mēs saņemam to lielāko mīlestības devu, ko varam pēc tam pārnest savā dzīvē, nest to. Un, kā es arī teicu, uz skatuves, kā tiešām mums jāsaglabā to, ko mums ir devuši mūsu senči, to mīlestību, to gaismu, un mums jānes to visu laiku uz priekšu, neapstājoties vienkārši, izstarot mīlestību un gaismu. Droši vien, ka jāsāk ar pašu sākumu, ar 1981. gadu, kā jau direktors teica, ka tā ir Sauleskalna 8-gadīgā skola, kur mani tādu pavisam zaļu jaunu skuķēnu, kuram tikko vasarā bija nodejota izlaiduma balle, bērni sauca par skolotāju. Tiešām tas bija ļoti, ļoti nozīmīgi. Protams, ka pēc tam ļoti svarīgs arī 1992. gads, kad es sāku strādāt par vietnieci. Vēl man ļoti, ļoti, ļoti gribās atcerēties to laiku, kad es mācīju skolā kristīgo mācību, kad es varēju runāt par kristīgām vērtībām kopā ar bērniem, jo man tās ir ļoti, ļoti tuvas. Principā, tie var būt tie momenti. Kas jūs iedvesmo turpināt darīt to, ko jūs darat? Teikšu godīgi, administratīvo darbu es vairāk nestrādāšu, tas ir noteikti. Bet šobrīd es esmu skolā, bija vajadzīga mana palīdzība, mani aicināja un es neatteicu. Un, protams, darbu ar bērniem es turpināšu katoļu draudzē. Tur man ir savi pienākumi, savs darbiņš, un to es darīšu. Kas mani iedvesmo? Cilvēki iedvesmo to, ko es pati jūtu savā sirdī. Ja, tās dotības, tās spējas, kas man ir dotas no augšas, un es tās jūtu, es zinu, man nav jāsaka par to, kas es esmu, jo es pati apzinos, kas es esmu, bet es to ļoti, ļoti labi jūtu, ka tas tiešām nāk no kaut kurienes, un ka jebkuru jautājumu es vienmēr varu atrisināt, griežoties pie augstākajiem spēkiem, lai dot spēku, un tāpēc es arī šodien teicu, man ļoti patīkami, tiešām tāds prieks bija, ka vārds Dievs izskanēja vairākas reizes, ka Dievs mūs tiešām stiprina, dot spēkus, dot enerģiju, dot padomus, vislabākos padomus, kādi vien var būt. Un tāpēc, paldies Dievam par tiem talantiem, par tām dotībām, ar ko viņš mani ir apveltījis. Un es ļoti centīšos iet to ceļu, saglabājot to, kas manī ir. Kam jūs šodien vēlētos pateikt paldies? Protams, ka vispirms saviem vecākiem. Tāpēc, ka es te esmu un viss, kas ar mani ir noticis, man tiešām ir jāsaka paldies vecākiem. Mēs ar brāli augām ļoti mīlošā ģimenē. Mēs jau no agras bērnības zinājām, kas ir mīlestība, kā ir jāmīl. Mūs mīlēja, mēs mīlējām.
Protams, ka vecāki mums iemācīja arī cienīt cilvēkus, tāpēc arī tagad mans moto darīt visus darbus godprātīgi, pēc labākās sirdsapziņas, bet, protams, cienot kolēģus, cienot savus skolēnus, cienot skolēnu vecākus. Protams, ka lielu paldies man ir jāsaka visiem saviem kolēģiem, bet īpaši sākuma klašu skolotājiem, jo es nekad neesmu slēpusi, ka mana sirds pieder sākuma skolai. Protams, es gribu pateikt paldies arī savam vīram, jo man ir arī otra augstākā izglītība, kā jau direktors teica, un es arī mācījos un braucu prom, un viņš nekad man neteica, ka es tur nevaru braukt vai ko, viņš vienmēr mani ir atbalstījis. Lūk, tie ir tie cilvēki, kuriem es varu pateikt paldies. Ko jūs vēlētos novēlēt Krāslavai, gan Krāslavas iedzīvotājiem šajos svētkos? Gribu novēlēt sirds mieru pirmkārt, jo tad, kad sirdī ir miers, tad miers arī mūsu ģimenēs, tad miers arī mūsu mājās, mūsu darba vidē un, protams, arī tad valsts kopumā. Ja katrā sirdī, katrā mājā būs miers, tad arī mūsu Latvijā arī būs miers. Vēlos novēlēt gan Krāslavā, gan visiem Latvijas iedzīvotājiem izjust kopības sajūtu, izjust to latviskumu, to lepnumu par savu tautu, par savu zemi un uzdrīkstēties apsveikt savu tuvus cilvēkus un censties, lai Latvija un katrs iedzīvotājs lepotos ar šiem svētkiem vairāk un vairāk. Krāslavai gribētos novēlēt to pašu, ko Latvijai – saules mūžu. Krāslavas attīstība visdrīzāk ir atkarīga no pašiem cilvēkiem. Ja mēs būsim darbīgi, būsim radoši, tad arī Krāslava attīstīsies. Es novēlu Krāslavai izaugsmi, lielus panākumus, un lai jaunieši attīstās, piedalās tādos pasākumus kā šodien. Kā jau katrā dzimšanas dienā gribās teikt izaugsmi un to vien pašu labāko, jo kopā mēs spējam veikt daudz vairāk un daudz labu lietu izdarīt. Sapratni savā starpā, būt lojāliem pret valsti, mīlēt savu valsti, kārtīgi strādāt, darīt savus darbus. To es gribu novēlēt Krāslavai.